Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila 2. vēstules Timotejam 1. nodaļas, kur 13. pantā apustulis raksta: Saglabā kā veselīgas mācības paraugu vārdus, ko no manis esi dzirdējis, ticībā un mīlestībā, kas ir Kristū Jēzū. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka atkal šajā vakarā esam kopā ar Tevi, un līdz ar to pateicamies par visiem tiem daudzajiem cilvēkiem, daudzajiem ceļiem, caur kuriem Tavs evaņģēlijs ir sasniedzis mūs, gan mūs kā šo vietu, kā zemi un tautu, gan arī mūs konkrēti kā cilvēkus, kas kādā brīdī esam varējuši savā sirdī noticēt, atsaukties Tavai vēstī. Tavam aicinājumam sekot Tev, mācīties no Tevis, iepazīt Tevi, dzīvot tādu dzīvi, kas ir sakņota Tevī. Mēs apzināmies, Dievs, ka mūsos varbūt bija kādas nojautas, kādas vēlmes, varbūt mēs pat varējām sajust ilgas pēc citādas dzīves. Un tomēr pati Tava atklāšanās, tas vienmēr ir tāds brīnums cilvēka dzīvē. Kaut kas tāds, kas pārsniedz visu, ko mēs dabiski būtu varējuši izdomāt, līdz kam mēs būtu aizsniegušies, ja mēs būtu atstāti vieni paši. Mēs jau varam daudz ko par Tevi domāt, un reizēm tā arī notiek. Mēs domājam un reizēm pat fantazējam, un ko tik visu cilvēki nav izdomājuši un Tev piedēvējuši. Bet mums ir svarīgi būt saiknē ne jau ar šīm savām iedomām, vai tas to, ko mēs esam mēģinājuši iztēloties kā patiesību. Mēs gribam būt ar Tevi, kungs, mēs gribam patiešām būt saistīti ar Tevi. Un mēs apzināmies, ka tas nozīmē, ka mūsu domām un mūsu attieksmē jāmainās. Mēs apzināmies, ka Tavs prāts nav mūsu prāts un Tavi ceļi nav mūsu ceļi. Cik augstāks ir debesis pār zemi, tik augstāk ir Tavi ceļi pār mūsu ceļiem. Mēs apzināmies to, bet vienlaikus mēs arī ticam tam, ko Tu esi mums atklājis un mācījis, ka Tu gribi padarīt sevi saprotam un pieejam. Mēs nevaram līdz Tevīm aizsniegties, bet Tu savā visu varenībā un gudrībā vari mūs uzrunāt tā, lai mēs Tevi saprastu, lai mēs saprastu vismaz galveno, lai mēs satvertu to un paņemtu sev līdz to, kas mums ir vajadzīgs, lai mūsu dvēseles varētu tikt izglābtas, lai viņas varētu piedzīvot Tevi un Tavu klātbūtni. Un tāpēc mēs līdz ar šodienas lozunga vārdiem gribam Tev pateikties par visiem tiem vārdiem, kurus Tu esi mums devis, kur mēs varam lasīt, ko Tavi apustuļi un pravieši mums ir atstājuši. Stāstus no tautas vēstures, stāstus no tā, kā atsevišķi cilvēki ir izcīnījuši savas cīņas, bet arī vārdus, kuros Tu ļoti tiešā veidā mūs pamāci un parādi mums dzīvības ceļu. Jā, kungs, tas ir kas tāds, kas mums vienmēr jātur acu priekšā. Tās ir tās durvis, caur kurām mēs ieejam patiesā Tevis pazīšanā. Un reizēm viņas liekas necilas, liekas, ka ir citi teksti un citi vārdi, kas ir vieglāk saprotami, jaunāki, modernāki, sazin kā vēl savādāk, mums pievilcīgāki. Bet tikai Tavi dzīvības pilnie vārdi ir tie, kas ved uz dzīvības ceļu. Un tāpēc, kungs, ļauj mums tos novērtēt, bet sūt arī pats mums savu garu, ka mēs tiešām varam dzirdēt to, ko Tu mums saki, un ka mēs varam no visas sirds tam iet līdzi. Jo mēs ticam, ka visa mūsu iekšējā garīgā dzīve tikai tad ir vērtīga un svētīga, ka tā ir atsaukšanās Tavam aicinājumam, kad Tu esi tās sākums un saturs un arī mērķis. Un te, nu, kungs, mēs varam tikai nākt pie Tevis un tikai būt pateicīgi par to, ka mums ir dots šo Tavu vārdu dzirdēt. Un tikai to vien lūgt, lai mums izdodas to paturēt vienmēr dzīvu savu acu priekšā, ka mēs atkal un atkal mācamies, klausamies, pārdomājam, visu savas dzīves garumā kaut ko jaunu priekš sevis atklājam un ieraugam. Mēs ticam, Dievs, ka tieši tāds ir Tavs dzīvības ceļš, kuru Tu mums rādi. Un tāpēc, kungs, esi ar mums kopā.
Sniedz savu spēku visiem tiem, kam ir kādas īpašas bēdas un slimības. Mēs lūdzam viens par otru, mēs lūdzam par saviem mīļajiem, mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu un visu, kas tajā notiek un visiem, kas tajā dzīvo. Mēs lūdzam arī par šo pasauli, kurā vēl arvien ir tik daudz nemieru, tik daudz netaisnības, tik daudz tā, kur pietrūkst tavs pieskāriens, kur pietrūkst tavu mīlestību. Mēs lūdzam, jo mēs apzināmies, ka bez tavas paša palīdzības mēs visi aiziesim bojā un aizietu bojā. Un mūsu vienīgā cerība ir, ka tu saki savu vārdu un tu piepildi savus mērķus. Ļauj mums šādā paļāvībā, ka mēs tev piederam, tad arī uzticēt visas lietas šovakar, atkal mierīgi atpūsties un tad celties un dzīvot, tā kā tu esi mums to ļāvis. Sargā un vadi mūs katru mūsu dzīves mirkli. Bet pāri visam citam, mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.